Liels paldies Mārtiņam Kabzemam par tik sirsnīgu un enerģisku pieteikumu. Sveiciens visiem, kas šodien jau ir satikti. Sveiciens visiem, kas vēl nav satikti. Festivāls Lampa ir iesācies un man ir liels prieks jūs visus redzēt šeit nākotnes darba teltī. Un es domāju, ka mēs gandrīz ik viens esam domājuši par to, kas tad ir nākotnes darbs un darbs kopumā. Un katram no mums, es domāju, ka ir savas gan vajadzības, gan vēlmes, gan cerības, kas tas būtu tas mūsu sapņu darbs. Un es domāju, ka daudz arī sapņo, kāda būtu mana perfektā, labākā darba vieta. Un es ticu, ka šīs te vēlmes un vajadzības īstenībā ir ļoti dažādas un atšķirīgas. Un kāpēc mums katram šīs vajadzības pēc darba vides un tas, kāda tā darba vide kopumā ir atšķirīgas? Dažādu zināšanu un prasmju dēļ iespējams, sliktas pieredzes dēļ iespējams, tagad varam pareflektēt sevi iekšā. Varbūt tāpēc, ka viens uz darbu skatās kā darba devējs, un otrs uz darbu skatās kā darba ņēmējs. Un tas noteikti ir pilnīgi atšķirīgas puses. Bet skaidrs ir viens, ka mēs nepārtraukti dzirdam, ka trūkst darba spēka. Paceliet rokas klātesošie, kuram draugu vai paziņu pulkā ir kāds, kas ļoti meklē darbu, bet jau kādu laiku to nevar atrast. Jā, redzu, es teiktu 50% šeit klātesošo pacēla rokas, mums arī radu draugu paziņu lokā ir šāda situācija. Bet tas nozīmē, ka ir cilvēku grupa, potenciālo pat darbinieku grupa, kuri varētu strādāt, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav nodarbināti. Un tikmēr uzņēmēji, protams, es ceru, ka mums arī uzņēmēji pārstāvi šeit teltī, turpina teikt, ka vēlas būt iekļaujoši. Kas traucē īstenot iekļaujošu darba vidu un kur tad rodas plaisa, ko varētu darīt un kas jau tiek darīts, lai veicinātu darba integrāciju jeb sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanu darba tirgu. To mēs šodien mēģināsim noskaidrot un arī labāk saprast. Bet īpaši šodien mēs pievērsīsim uzmanību tieši cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, jo viņiem ir viens no lielākajiem riskiem tikt izstumtiem no darba tirgus, tāpēc šodien mūsu fokusā būs tieši viņi. Un jautājums klātesošajiem Slido aplikācijā. Ja es nemaldos, ja? Slido aplikācijā. Jautājums ir, vai jūs zināt, kas ir garīga rakstura traucējumi, jeb GRT, kā tos sauc saīsinājumā? Šeit jūs varat atķiksēt, ko jūs domājat, vai tā ir psihiska saslimšana, diagnoze, intelektuālās attīstības traucējumi, ierobežojumi cilvēkam spēt strādāt un ierobežojumi cilvēka pašaprūpē. Aicinu visus noskanēt šo QR kodu ar telefonu, lai mēs tad varam redzēt jūsu viedokli vai zināšanas par to, kas tad ir cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem. Ja noskanējiet QR kodu, vajadzētu būt, ka tas aizved uz Slido mājaslapu. Slido, kā kurš to sauc. Viens slīd, viens slaido. Kur jau lēnām sāk nākt atbildes. Pagaidām jau divi jau spiež podziņas. Paskatīsimies, kas tad ir garīga rakstura traucējumi, jeb saīsinājums GRT, kuru mēs šodien diskusijas laikā un arī eksperimentu laikā noteikti dzirdēsim nevienu reizi. Pagaidām izskatās, ka lielākais vairums klātesošo uzskata, ka tas ir intelektuālās attīstības traucējumi, tad, protams, ir nākamais psihiskā saslimšana, diagnoze, un uz leju tā arī iet tādā secībā. Jūs vēl varat paspēt noskanēt QR kodu, mums interesē jūsu viedoklis. Izstāst, ka būs. Bet, lai precīzi mēs zinātu, par ko tad mēs runājam, es nosaukšu tādu formulējumu, kurš ir plašāk zināms, un garīga rakstura traucējumi ir psihiska saslimšana vai intelektuālās attīstības traucējumi. Tāpēc īstenībā daudzi bija ļoti tuvu. Tā tad ir psihiska saslimšana vai garīgās intelektuālās attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēku spēju strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā. Kā mēs nesen runājām ar šeit organizatoriem šīs diskusijas, tas izklausās ļoti vienkārši. Bet reālajā dzīvē tas īstenībā ir ļoti sarežģīti. Jo cilvēki ar GRT ir ļoti dažādi, un tie cilvēki gan ar Dauna sindromu, ar autismu, ar šizofrēniju un arī daudz citi, kā arī atšķiras intelektuālās attīstības traucējumu pakāpe vai psihiskās slimības smagums un arī pašu cilvēku raksturs, protams. Bet daudzi no viņiem var un grib strādāt, tāpēc šodien visi kopā mēs mēģināsim atbildēt uz jautājumu. Tagad ieklausieties. Kur jūsuprāt vajadzētu likt komatu? Strādāt nedrīkst sodīt. Jautājums ir strādāt nedrīkst sodīt.
kur jūs izvēlētos likt komentu. To mēs šodien paskatīsimies kopā, kur mēs varētu. Bet pirms mūsu diskusijas ar ekspertiem par šo jautājumu, par komata likšanas vietu, mēs šodien esam izdomājuši veikt sociālu eksperimentu. Un man ir liels prieks, ka jūs esat tik daudz, jo tas nozīmē, ka eksperiments būs ļoti veiksmīgs, cerams. Un jūs nejauši vai jauši jau esat sadalījušies divās grupās. Tātad šis brīnišķīgais operators, kurš tūlīt pacels roku, viņš paceļ roku, ir vidus, un visi, kas ir šajā pusē, ir pirmā grupa, un visi, kas ir operatoram šajā pusē, ir otrā grupa. Arī tie, kas sēž tur sāniņos, maliņās. Tātad, lūdzu, paceliet rokas pirmā grupa, kas ir nejauši aizmugurā. Jūs arī skaitaties tajā grupā. Jā, lieliski, brīnišķīgi. Lūdzu, paceliet rokas, visa otrā grupa. Paskatieties savus kolēģus. Nu, brīnišķīga nejauša. Ko es daru nepareizi? Brīnišķīga nejauša notikusi, un mans mikrofons. Ņemsim nākamo mikrofonu. Varbūt šis strādās labāk. Paldies. Tātad, jums katrai grupai vajadzēs iztēloties divas pilnīgi atšķirīgas situācijas. Es paskāstīšu pirmās grupas situāciju un pēc tam otrās grupas situāciju. Tāpēc tagad aicinu ieklausīties visus, bet īpaši pirmās grupas situācijas apraksts. Tātad situācijas apraksts ir: jūs, šī te puse, iedomājieties, ka jūs esat kafejnīcas īpašnieks, kuram jau kādu laiku trūkst darbinieku un tuvojas lampa, jeb karstā sezona, kad ļoti vajag darbiniekus. Šī kafejnīca atrodas vietā, kurai blakus ir grupas dzīvokļi un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Un jums jāapdomā iespēja pieņemt darbā cilvēkus no blakus esošajiem grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām, un jūs jau esat runājuši ar šo vietu vadītājiem. Tātad jums ļoti vajag darbinieku, nāk lampa, karstā sezona, un jums tepat blakus kaimiņos ir grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas. Otrā grupa. Iedomājieties, jūs, jeb tu, esi cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo grupu dzīvoklī vai apmeklē specializētās darbnīcas. Tev nav darba pieredzes, bet tu vienmēr esi gribējis strādāt. Tātad jūs, šī grupa, iztēlojas, ka jūs esat cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, superīgs cilvēks, kas nekad nav strādājis, bet ļoti vēlas to darīt. Pirmā grupa, vai jums ir skaidrs, kas jūs esat? Jā, paldies. Otrā grupa, vai jums ir skaidrs, par ko jums jāiztēlojas, kas jūs esat? Paldies liels. Tātad, un vēl skaidrojumam, grupa dzīvoklis, ja nu kāds nezin, grupa dzīvoklis ir vieta, kur pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, invaliditāti, dzīvo un apgūst dzīvē nepieciešamās prasmes un iemaņas, un specializētās darbnīcas ir sociāls pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, invaliditāti, dienas laikā apgūt darba iemaņas un iegūt darba pieredzi dažādu speciālistu vadībā. Es teiktu, ka nav tā, ka jums vispār nav pieredzes. Jūs taču tur tomēr iegūstat pieredzi, bet tādā īstā darba vietā vēl nav. Bet jums ir visas iespējas, ka jūs tieši varēsiet dot darbu šiem cilvēkiem. Bet tātad, uzdevums būs pavisam vienkārši. Mēs jums iedosim lapiņas. Šādas te lapiņas, lēnām jau mūsu kolēģi var sākt arī izdalīt. Un darba devēju pusē būs lapiņas zaļā krāsā. 5 lapiņas, uz kurām ir numuriņi 1, 2, 3, 4, 5, jo kā jūs domājat, cik jautājumus es jums uzdošu? Tieši tā 5. Un darbinieku pusē arī mēs jums izdalīsim 5 lapiņas dzeltenā krāsā. Dažiem šķita, ka tā ir oranža, citiem dzeltena. Mēs esam atšķirīgi, teiksim, dzeltenā krāsā. Un arī jums tās ir numurētas. Tātad pirmajam jautājumam ir 1. lapiņa, otrajam jautājumam ir 2. lapiņa. Bet tagad es aicināšu pievērst īpašu uzmanību manis teiktajiem. Jums ir arī rakstāmais. Un ar šo rakstāmo, tad, kad es jums uzdošu jautājumu, lūdzu, rakstiet tā, lai mans 7-gadīgais dēls, kurš šodien nav, diemžēl, varētu to izlasīt. Tātad drukātiem ļoti skaidri salasāmiem burtiem 1, 2 vai 3 vārdus. Tiešām. 1, 2, 3 vārdi, ne vairāk. Ja rakstīsiet teikumus, mēs vienkārši nepaspēsim visu savadīt. Un lūdzu drukātiem burtiem, lai, ja mans dēls būtu tur pie datora, viņš varētu savadīt un teikt, jā, es visu varēju salasīt, man viss izdevās. Vai jūs aptuveni saprotat, kas ir uzdevums? Jums ir lapiņas, es uzdošu jautājumu, un jums vajadzēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Tātad, vēlreiz atgādinu, kā tad vajadzēs atbildēt uz īsām
īsiem jautājumiem, un vai nu jūs būsiet tad darba devējs šajā pusē, kur konkrētajā situācijā jūs esat kafejnīcas īpašnieks, kuram ļoti nepieciešams darba spēks uz lampu, jeb karsto sezonu, un tad jūs esat cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem, jūs iztēlojaties, vai esat, kas ir bez pieredzes, bet ļoti vēlas strādāt. Vai ir skaidri eksperimenta noteikumi? Paldies, jūs esat brīnišķīga publika, ar jums ļoti viegli strādāt. Un, starp citu, pēc katra jautājuma mūsu kolēģi tad savāks lapiņas, lai tās varētu apkopot, un, protams, noslēgumā mēs paskatīsimies, kādas būs atbildes. Es esmu gatava sākt. Pirmais jautājums no sākuma jums. Ko tu sagaidi no darbinieka? Tātad kafejnīcas īpašniekam jautājums. Ko tu sagaidi no darbinieka? 1 vai 2 vārdi, drukātiem burtiem, rakstiet, ko jūs sagaidat. Un jums ļoti līdzīgs jautājums. Ko tu sagaidi no darba devēja? Ko tu sagaidi no darba devēja? Tātad 1 vai 2 vārdi, drukātiem burtiem. Tie, kas ir uzrakstījuši, paceliet savu lapiņu augšā, lai zinām, ka aptuveni jau ir gandrīz visi atbildējuši, kamēr mēs savāksim. Tātad kafejnīcas īpašniekiem jautājums, ko tu sagaidi no darbinieka, un otrai grupai, ko tu sagaidi no darba devēja. Tiešām 1, 2 vārdi, spontāni, ātri, drukātiem burtiem. Tā lielākā daļa izskatās, ka jau ir uzrakstījuši. Galvenais paskatieties, vai uz lapiņas ir arī vieninieks, jo tad mēs zināsim, ka tā bija vieninieka, ja pirmā jautājuma atbilde. Izskatās, ka lielākā daļa jau ir izdarījusi savu atbildi. Vai ir vēl kāds raksta? Jā, vēl kāds tālāk raksta. Nu, jo jūs, man liekas, sākat saprast, uz kuru pusi lēnām iešķiks eksperiments. Būs 5 jautājumi, tā kā nebūs pārāk ilgi. Drīz arī noskaidrosim jau atbildes. Bankas kontu nerakstiet, lūdzu, es nezinu, kas tev kaut kas jau jokot. Tikai 2 vai 3 vārdus. Bankas konts ir 1 garš vārds, bet tur ir arī skaitļi, bet nu, varbūt. Tā, vai visi ir iesnieguši pirmā jautājuma lapiņas? Šeit kafejnīcas īpašnieki visi iesnieguši? Jā, un darba gribētāji visi iesnieguši? Paldies, brīnišķīgi. Otrais jautājums, tātad ņemiet lapiņu ar ciparu 2. Tātad, jums diezgan traks jautājums. Kāpēc tu atlaistu darbinieku? Kāpēc tu kā kafejnīcas īpašnieks atlaistu darbinieku? Šis īstenībā ir lēmums, kas jāpieņem nevienam uzņēmējam. Un jums jautājums, kāpēc tu aizietu no darba? Kāpēc tu, ja tev būtu darbs šajā uzņēmumā, aizietu no darba? Man patīk jūsu sejas izteiksmes, visi. Nu, es nezinu, varbūt tu gribi tikai šodien aiziet no darba, bet varbūt pavisam. Lielākā daļa tagad darbinieku pusē, es jau tāds sen gribēju to uzrakstīt, to atlūgumu, tagad man ir iespēja 2 vārdos to uzrakstīt. Tātad atgādinu jautājumu, kāpēc tu atlaistu darbinieku, kas ir kafejnīcas īpašniekam, un kāpēc tu aizietu no darba, tas ir potenciālajam darbiniekam ar garīga rakstura traucējumiem. Jums jāiztēlojas, ka jūs esat cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, un kāpēc jūs aizietu no darba. Tie, kas ir uzrakstījuši, paceliet rokas augšā, mūsu kolēģi savāks lapiņas. Es nedaudz padzeršos. Tā, ir vēl kāds, kas raksta, vai 2 vārdi, 3 ir uzrakstīti, varam iet strauji tālāk. Tā lapiņa savā. Tātad, 3. jautājums, tātad lapiņa ar ciparu, jeb skaitli 3 virsū. Tātad, kafejnīcas īpašnieki, jā, karstā sezona, viss notiek. Jautājums, ko tu esi gatavs darīt papildus, lai nodarbinātu darbiniekus ar GRT, jeb garīga rakstura traucējumiem? Ko tu esi gatavs darīt papildus, lai nodarbinātu darbinieku ar GRT? Un jums arī jautājums, ko tu esi gatavs darīt papildus, lai tiktu darbā? Ko tu esi gatavs darīt papildus, lai tiktu darbā? Tas, atcerieties, 1, 2 vārdi, tur var būt arī vārds ar N burtu, kurš ir NEK, bet es labi jūs nevedināšu nekur. Esat radoši, esat arī godīgi, tiešām iztēlojoties savas tās vietas, lai mēs varam pēc iespējas saprast gan jūsu viedokli, gan arī to, kā mēs kā sabiedrība redzam šo jautājumu par garīgu rakstura traucējumiem un cilvēkiem šādiem darba vidē. Tātad vēl, ja kāds nedzirdēja, tātad, ko tu esi gatavs darīt papildus, lai nodarbinātu darbinieku ar GRT, un darbiniekiem potenciāliem jautājums, ko tu esi gatavs darīt papildus, lai tiktu darbā. Paldies, jūs izskatās tiešām esat centīgi, 2, 3 vārdi nemaz nav tik grūti, ja tā kārtīgi padomā, atgādinu par drukātajiem burtiem. Jo notiek diskusijas, man ļoti patīk, jau kaut kas. Vai šie jautājumi, jūsuprāt, ir sarežģīti pagaidām? Kā jums izskatās? Ir ok? Labi, mēs jums pēc tam pajautāsim, ko jūs par viņiem domājat.
Vai jūs esat gatavi 4. pirmspēdējam jautājumam? Vēl nē, vēl kāds raksta. Nu tagad? Tagad? Vēl pagaidīsim, tie, kas vēl nav uzrakstījuši. Jūs zināt, ka jūs esat eksperimenta, tā kā rīki. Ja? Mēs tagad ļoti daudz no jums iegūsim, bet ne bez jokiem īstenībā šis tiešām ir ļoti vērtīgi. Man liels prieks, ka jūs esat šeit un visi arī iesaistaties. Nu ko, lēnām ķeramies pie 4. jautājuma. Kafejnīcas īpašnieki, bizness griežās, jautājums jums. Kādi ir iespējamie riski nodarbinot cilvēkus ar GRT? Kādi jūsuprāt ir iespējamie riski nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem? Vēl joprojām 2-3 vārdi. Un iespējamiem darbiniekiem potenciālajiem jautājums ir, kādi ir iespējamie riski tev uzsākot darbu? Kādi ir iespējamie riski tev uzsākot darbu? Tātad viena puse domā par to, kādi ir riski nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, un cilvēki, kas iztēlojas, ka ir ar garīga rakstura traucējumiem, mēģina saprast, kas ir tie riski, ja viņi uzsāktu darbu. Kas ir tie riski? Es jau redzu, ka te jau cilvēki padomā pirms raksta, pakonsultējas ar blakus stāvošajiem. Ļoti labi, ļoti labi. Bet vēl joprojām, diemžēl, tikai 2 vai 3 vārdi vai 1 esejs varēsim rakstīt pēc diskusijas, un es domāju, pēc tās arī mums būs tiešām lielas pārdomas, par kurām runāt. Tā vēl kāds raksta, nedaudz uzgaidīsim, atgādināšu jautājumus tos, kas ir šobrīd tuvumā teltī, un varbūt dzird, kas te notiek, šeit notiek sociāls eksperiments, par to, kur mēs mēģinam saprast, kāda ir attieksme darba devējiem par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pieņemšanu darbā, un kādas domas, pārdzīvojumi un idejas ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas gribētu uzsākt darbu, bet viņiem līdz šim nav bijusi tāda iespēja. Tā, vai visi ir atbildējuši uz 4. jautājumu? Jā? Nu, lieliski, draugi, mums ir noslēdzošais jautājums šīs dienas eksperimentā, pēc kura būs arī diskusija. Tāpēc reku vēl viena lapiņa. Jā, vēl viena lapiņa. Un noslēdzošais jautājums šodien abām grupām, kas nejauši šeit ir radušās, ir kafejnīcas īpašnieki. Kādi ir ieguvumi nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem? Kādi jūsuprāt ir ieguvumi nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem? Un potenciāliem darbiniekiem, kuri iztēlojas, ka viņiem vai arī viņiem ir garīga rakstura traucējumi, atbild uz jautājumu, kādi ir ieguvumi tev sākot strādāt? Kādi ir ieguvumi tev sākot strādāt? Ārpēc es redzu, kā cilvēki domā un nevar uzreiz atbildēt. Nekas, es jums došu nedaudz vairāk laika šim jautājumam. Nesteidzieties. Izskatās, ka darbinieku pusē iet vieglāk, tie žiperīgi zina, kādi viņiem būs ieguvumi. Un kafejnīcas īpašniekiem, ja darba devējiem nedaudz jau sarežģītāk, bet tas ir saprotams, un mēs jau šodien arī tiešām diskutēsim, kas tad tur ir vai nav par ko satraukties, kas tad ir tie riski. Atgādināšu vēlreiz noslēdzošo jautājumu. Kafejnīcas īpašnieki atbild uz, kādi ir ieguvumi nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, un potenciāliem darbiniekiem, kādi ir ieguvumi tev sākot strādāt. Nu tā, dārgā publika, kā jums gāja? Es ļoti gribētu, lai padalītos kāds no kafejnīcas īpašniekiem ar pārdomām, kad jums tika uzdot šādu jautājumu. Jā. Vai ir kāds, kas var padalīties? Bija viegli? Kam nebija viegli? Tev nebija viegli. Kāpēc? Es nevarētu tev iedot mikrofonu, bet man neļāva skaņotājs tev dot mikrofonu. Tu vari pienākt, lūdzu, pie manis tuvāk? Nu, pastāst, kas tev bija tik grūti? Jādomā, labi, vēl. Bija ļoti grūti iejusties cilvēku, kuram ir garīga rakstura traucējuma lomā? Jo katrs ir individuāls. Katram ir savs viedoklis. Tā ir. Vai jūs ikdienā esat vadītāji un šādus lēmumus un jautājumus ikdienā apsverat ļoti bieži? Jā, viens krata, jā. Jūs, dāmas, tur aizmugurē esat kāda uzņēmuma vadītājs, kuram jāpieņem šādi lēmumi? Kāda bija sajūta iztēloties, ka jūs esat boss? Foršas bija, vai ne? Vai bija grūti pieņemt šos lēmumus? Nu, tā kā atbildēt uz jautājumiem. Jā, kas bija visgrūtākais? Atbildības sajūta, labi. Vēl? Dāma saka, ka ja iejūtas īstenībā, ka viņi tiešām būtu šie vadītāji, tā ir liela, liela atbildība. Bet atbildība pret sevi kā uzņēmēju un uzņēmumu vai pret darbinieku?
Tātad sadursme starp vēlmi nodarbināt un starp mazāku darbspējību un ienākumiem. Morālais un kāds piedod... Morālais un biznesu. Nu, es domāju, ka tad, kad mums tiks apkopoti visi jautājumu atbildes, mēs ļoti to arī redzēsim, kur ir tā morālā puse un kur ir tā biznesa puse, jo kurš gan negrib, lai ir kaudzes naudas, gan jūs, vai ne, kā kafejnīca īpašnieki grib, lai jums ir kaudzes naudas, gan arī jūs kā darbinieki, lai jūs zinat, to nauda jau ir lielisks rīks, lai sasniegtu mērķus, vajadzības, apmierinātu un vispārējo. Mēs vēl nedaudz uzgaidīsim. Man tik žēl, ka es pie jums nevaru pieiet ar mikrofonu, bet tas nekas. Vai mums, izstās vēl pēdējie jautājumi tiek pildīti, bet paldies, ka jūs vispār rakstījāt. Vai kādam bija grūtības ar drukātajiem burtiem? Andri? Nu tiešām? Bet es taču teicu, sasodīts. Jo es atgādinu, mēs starp citu nesen veicām šo nelielu eksperimentu, un tur tiešām ļoti daudz bija rakstījuši ar rakstītiem, tāpēc es tā ļoti stingri, kā skolotāji saku, drukātiem. Bet izskatās, kā mēs tagad varēsim kopā apskatīties arī rezultātus. Tātad šis bija eksperiments, sociāls eksperiments, kur mēs mūsu klātesošos sadalījām divās grupās. Vienai grupai vajadzēja iztēloties, ka viņi ir krūtākās kafejnīcas īpašnieki, kas gatavojas lampai karstākajai sezonā. Viņiem vajag darbiniekus, kas viņiem blakus, starp citu, ir arī ārpats grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas. Un otra pusē viņiem vajadzēja iztēloties, vai arī viņiem ir garīgi rakstura traucējumi, un viņi ļoti grib strādāt, bet viņiem nav pieredzes. Tātad pirmais jautājums bija, ko tu sagaidi no darbinieka? Un darba devējs sagaida motivāciju, vēlmi strādāt, pienākumu izpildi, lojalitāti, atbildības sajūtu, precizitāti un čaklumu. Bet ko tu sagaidi no darba devēja, ko mums potenciālai darbinieki teica? Algu. Bravo, kas uzrakstīja šo. Tas nav sīkums. Alga būtu ļoti labi, jā? Alga būtu ļoti labi. Iecietību, sapratni, neprasīt diagnozi. Šis man šķiet ir ļoti, ļoti svarīgs. Iejūtību, respektu, laipnību, atbalstu un cieņu. Es nezinu, vai jūs to pamat, izņemot to algu, tie ir īstenībā ļoti tādi emocionāls lietas un emocionāls vajadzības, kuras ir potenciāliem darbiniekiem, kuri iztēlojās, vai viņiem ir garīgi rakstura traucējumi. Un šeit darba devējiem ir tāds močītājs, strādātājs, darītājs. Paskatīsimies, kādas būs atbildes uz otro jautājumu, kas bija, kāpēc tu atlaistu darbinieku un kāpēc tu aizietu no darba. Ja mēs varam palūgt, kad parādās ekrānā mums arī atbildes. Tātad, kāpēc tu atlaistu darbinieku? Tūlīt mēs uzzināsim jūsu motivāciju. Nepilda pienākumus, melo, zog, vardarbīga rīcība, kompetenču trūkums, kavē darbu, alkohola lietošana un atkarība un slikta attieksme pret klientu. Es teicu, ka visi spēja ar šo, tā kā varbūt ir kādreiz arī piedzīvojuši kaut ko tādu. Un darba ņēmēji, viņi atbild uz jautājumu, kāpēc tu aizietu no darba? Neizturas vienlīdzīgi, neiecietība, justies nepiederīgam, slikta attieksme, necieņa, ja nemaksātu, man ļoti patīk šis cilvēks, kas raksta par algu, funkcionālas lietas, bļaušana un toksiska vide. Paceliet rokas, ja jūs redzat šajos divos atšķirību tādu tendenci, vai jūs redzat, kā atšķirās nedaudz tomēr darba devēju vajadzības no darba ņēmēju, kuriem ir garīgi rakstura traucējumi vajadzībām. Es redzu, šeit ir tiešām tādas fiziskas lietas, ja tad nenāk uz darbu, alkohola reibumā, vispār nezinu, ko darīt, melo zogu un vēl kaujās, vai ne? Bet tur, lūk, viņi aiziet no darba, ja pret viņiem izturās necienīgi, ja viņiem nemaksāt, protams, tiešām toksiska vide, kas man šķiet iekļauj visu šeit tā. Labi, paldies! Trešais jautājums un jūsu atbildes. Ko tu esi gatavs darīt papildus, lai nodarbinātu darbinieku ar atbalsta vajadzībām? Tātad, darba devējs ir gatavs piesaistīt mentoru atbalsta personu, pienākumu sadali arī ir gatavs nodrošināt, darba vietas labiekārtošanu un palīglīdzekļus, nodrošināt apmācības, iepazīt GRT, jeb garība rakstura traucējumus, informēt kolektīvu, transporta pakalpojumu un pusdienas. Paldies, kafejnīcas vadītāji, tas tiešām ir brīnišķīgi, ka padomājat arī par pusdienām. Paldies, paldies, paldies. Un redzēs par darba ņēmējiem tas patīk, bet darba ņēmējiem atbildu viņu uz jautājumu, ko tu esi gatavs darīt papildus, lai tiktu darbā. Veikt patstāvīgu darbu, mācīties, būšu smaidīgs un žigls, uz mani var paļauties,
mācīties, tas jau atkārtojas. Varbūt nebija drukātie burti, tāpēc arī tavēju neierakstīju. Tad vēl darba ņēmējs būtu gatavs kaut ko svarīgu darīt, lai papildus, lai tiktu darbā, pārbaudas laikā būt. Un samīļošu priekšnieku, jūs esat labākie. Ak, Dievs, cik forši. Nu, tāpēc arī mēs veicam šo eksperimentu. Jūs redzat, cik dažādi cilvēki, tik arī dažādas atbildes. Es tiešām gribētu, lai kafēnītes īpašnieki, kuri uzsauc tās pusdienas, aplaudē sev paši, aplaudē kafēnītes īpašnieki, kur uzsauc pusdienas. Paldies, paldies, paldies. Un no darba ņēmēja puses paldies tiem, kas samīļos priekšnieku. Es gribētu būt jūsu priekšnieks, tiešām. Bet, bez jokiem mēs redzam, ka, jā, es redzu atšķirīgas. Jūs redzat atšķirības vienā un otrā pusē? Viņi krata galvu, viņi redz. Nu ko, 4. pirmspēdējais jautājums un jūsu atbildes. Kādi var būt iespējamie riski nodarbinot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un darba devējs atbild? Konflikti ar kolēģiem, klientiem, mazāka darbspēja ienākumi, darbiniekam nav ticības sev, darbinieks nespēja savaldīt savas emocijas, trauksme, lēkmes, neierodas darbā un apkārtējie nespēja pieņemt. Un darba ņēmējs uz jautājumu, kādi ir iespējamie riski tev uzsākot darbu, atbild nevarēšu, nesanāks, nesapratne, noturība, nespēšu izpildīt, trauma, izsmieklis apmeklētājiem, nesaprast uzdoto, neizpratne par garīgu rakstura traucējumiem. Nu, man lasot šo, palika arvien skumjāk lasot darba ņēmēju pusi, es pilnībā saprotu arī darba devēju pusi, tāpēc paldies par godīgām atbildēm, bet es redzu, cik ļoti jutīgs un emocionāli, tiešām balstīts emocionālos vajadzībās un lēmumos ir darba ņēmēju atbildes. Paskatīsimies, kāds būs 5. jautājuma atbildes, un tad varēsim kopā arī parunāt par to, ko tad mēs redzējām. 5. jautājums un noslēdzošais šajā eksperimentā, kur vieni bija kafēnītes īpašnieki, lampai gatavojoties, viņiem vajadzēja darbinieks, un otra puse iztēlojas, ka viņi ir cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem un atbildēja un grib ļoti dabūt darbu. Tātad, kādi ir ieguvumi nodarbinot cilvēkus ar garīgi rakstura traucējumiem? Darba devēji atbild. Sociālais pienesums sabiedrībai. Piesaista citus GRT kā klientus, aizpildīta darba vakance, pieredzes došana, lojāli darbinieki, morālais gandarījums, interesantāka darba vide. Es varu aplaudēt, pagaidiet. Paldies! Man ļoti patīk šī publika. Liels paldies, liels paldies. Tā, es pazaudēju savu scenāriju, bet tas ir sīkums. Uz jautājumu, kāda ir ieguvumi tev uzsākot darbu, kur atbildēja cilvēki, kas iztēlos, vai viņiem ir garīgi rakstura traucējumi, saka, čaklums, jēgpilna dzīve, pieredze, draugi, iespējas, jaunas prasmes, socializēšanās, būt cilvēkos, vairāk naudas, pašapziņas celšana. Man šķiet, ka ieguvumi ir redzami, burtiski, visur darba ņēmēja pusē visi ir tiešām milzīgi ieguvumi, ne tikai viņiem kā individiem, jums kā individiem, bet visai sabiedrībai kopumā. Un īstenībā arī darba devēja pusē es redzu tiešām lieliskas lietas. Kā jūs jūtaties? Kāds rāda īkšķīt, kā man tiešām nevar aiziet nekur ar šo sodīts. Bet es ļoti gribētu, lai kāds pienāk pie manis un padalās ar savām sajūtām. Īpaši varbūt kāds no jūs, varbūt ir kāds, kas uzreiz grib, vienalga no kuras puses ar sajūtām, piedaloties eksperimentā un redzot pēc tam rezultātus. Atnāc, padalies ar to, kā tu jūties. Tev jāatnāk pie manis, jo mikrofons nenāk tālāk. Nāc. Jā. Vienkārši es redzēju, cik ļoti bija entuziastiski, ka tu atbildēji, ticu, ka tev ir ko teikt. Nāc uzkāp un padalies, kādas tev bija sajūtas, iztēloties, ka tu esi vadītājs, un tev būtu jāpieņem darbā cilvēks ar garīgi rakstura traucējumiem, un kā tu caur jautājumu skaties caur šiem jautājumiem? Baigi pārsteigt es nevarēšu, jo lielāko daļu šīs publikas es jau zinu, un esmu vadītājs tikai sociālajā dienestā. Īstenībā, manuprāt, pats svarīgākais ir tas, ko jau es vienā no slaidiem redzēju, ir neprasīt cilvēkam diagnozi, jo cilvēks ir cilvēks. Un patiesībā ne jau mēs strādājam un dzīvojam ar diagnozi, bet mēs strādājam ar to cilvēku, un man ir tāds darba audzinātājs bija, tad, kad es biju ļoti jauna un vēl stulba, un viņš teica, vienmēr pieņem darbā cilvēkus, kuriem deg acis. Un cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem vienmēr deg acis, bet ir viens komentārs, ko es šajā jautājumā gribu pateikt. Man bija nesen saruna ar Skaidrītu Gūtmani, tie, kas zina Skaidrītu Gūtmani, un viņa teica, ka nav cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem, ir cilvēki ar mentāliem traucējumiem. Un tā ir ļoti būtiska atšķirība, ja mēs uz cilvēku paskatāmies, ka viņam ir grūtības ar galvu, nevis ar dvēseli un sirdi.
Nu, paldies. Nu, es ņemtu šo sievieti par kafēnītes vienkārši direktoru uzreiz. Ja kas, es meklēju darbinieks, lampu tuvojas. Paldies, tiešām cilvēks ar dvēseli. Un es ļoti priecātos, ja arī kāds no jums padalītos ar to, kā bija sajūta iztēloties, vai arī vienkārši atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja jūs varētu pienākt man vajag kādu no jūsu grupas. Es gribu zināt, kādas jums bija sajūtas. Atnāksiet, lūdzu, tuvāk. Neviens nav drosmīgais. Jā, rekur, brīnišķīgi, paldies! Ar aplausiem sagaidām no otras grupas kompānijas, kas izteiks viedokli, kas un kā. Sveiki, mani sauc Māra. Sveiki, mani sauc Zanda. Bija sākumā ļoti grūti atbildēt uz tiem jautājumiem, bet daži bija tādi arī viegli, bet redzot, kad visa šīs atbildes ļoti, tiešām labi ir un kā saka, priecē, jā. Es pat, kā saku, man bija ļoti, vispār man nebija jāietēlojas šajā lomā, jo es esmu tāda un tiešām man bija ļoti patika atbildes, jā. Liels paldies! Aplausi visiem, kas piedalījās šajā sociālajā eksperimentā. Tiešām liels paldies par jūsu atbildēm. Tas ir pilnīgi atšķirīgs nekā mūsu pirmajā izmēģinājuma eksperimentā, kurš mums bija, starp citu, klusu čukstu jums saku. Man šķiet, ka jūs esat tiešām visi cilvēki ar sirdīm dvēselēm. Paldies, ka jūs šeit esat, bet ar šo nekas nebeidzas. Tagad man šķiet ir īstenībā šī eksperimenta labākā sadaļa, jo ja nu kādam ir radies jautājums, kā tad īsti ir strādāt ar cilvēkiem ar GRT, vai arī ko es kā uzņēmējs iegūstu pa īstam pieredzes stāstiem, mums šodien padalīsies mūsu diskusijas dalībnieki. Mēģināju nomainīt mikrofonu, bet nesanāks. Bet tāpēc es vēlos tagad aicināt uz diskusiju, kur mēs meklēsim to komatu jautājumam. Kāds tad mums bija tas jautājums? Strādāt nedrīkst sodīt. Kur tad mēs liksim to komatu? Es aicināšu uz šo jautājumu atbildēt mūsu diskusijas dalībniekiem un aicināt vietas šeit ieņemt biedrības Latvijas Samariešu apvienību Vidzemes un Latgales sociālo pakalpojumu vadītāju Inga Brente Mieze. Lūdzu. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu vadītāja Līva Švarce. Lūdzu, Līva. Tad darba integrācijas sociālā uzņēmuma RB Café dibinātājs un vadītājs Māris Grāvis. Un arī Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības atbalsta centra personām ar invaliditāti vadītājs Alvis Lapiņš. Lūdzu. Tā, šeit būs arī ūdens, ja nu kādam vajag. Reku divas glāzes vēl. Mikrofoni izstāst, ka ir 3, bet es ceru, ka tiksim galā, ja nu kas. Māri, neskapēc man tomēr gribās sākt ar tevi, jo tomēr tev tā pieredze ir liela, un tu vadi ne tik darba integrācijas sociālo uzņēmumu RB Café, un arī biedrību Rūpjbērns, un ikdienā strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Tad nedaudz reflektējot uz to, ko mēs te darījām šī eksperimenta laikā, vai tevi pārsteidza atbildes, vai gluži otrādi? Jā, ieslēdz atkal visu, varbūt. Ieslēgsim visu. Es domāju, jā, tas labi, ka es domāju. Domāju, tātad tu esi. Viņš eksistē. Bija godīgas atbildes, ļoti tuvas un patiesas īstajai realitātei un dzīves situācijai. Un domāju, ka abās pusēs bija jūtams, ka no vienas puses ir vajadzīga tāda racionalitāte un pienākuma izpilde, un no otras puses vairāk ir emocijas un sajūtas. Un tā tas arī iespējams ikdienā ir, un tas ļoti raksturo to esošo situāciju, kāpēc tik daudz trūks darbinieku un kāpēc tik daudz darbinieku ir bez darba. Bet tu ikdienā arī ar to saskaries, ka tiešām tā arī ir, Mūsu biedrība ikdienā sniedz pakalpojumus vairāk kā 300 cilvēkiem ar intelektuālas attīstības traucējumiem, kuri potenciāli varētu būt darba ņēmēji. Un vienlaicīgi apgrozoties darba devēja vai uzņēmēja pusē, tad katrs sūdzās par to, ka viņam trūkst darbinieku. Līdz ar to tas ir skaidrs, ka tās abas puses tā ir, un viņas ļoti grūti satiekās, un tur ir daudz šķēršļu, kur būtu jāpārvar. Bet jautājumā, kur katrs bija redzēt, cik ļoti katra puse bija gatava darīt vairāk. Tiešām nebija neviens neko.
tiešām neviens neatbildējis, neko nebūtu gatavs darīt. Kā tu to var pareflektēt par to? Šī ir ļoti iekļaujošs telts. Šeit ir īstie cilvēki, īstie ar sirdi. Jā. Teiksim, tā man pārliecība, ka mēs jau Latvijā vispār kopā esam labsirdīgi un labi cilvēki. Bieži vien mums pietrūks zināšanas, pieredze un tāds labais piemērs, ko kāds parāda un aizsāk. Inga, tev ir komentārs, jā. Es vienkārši Līvei ir gribēju komentārs. komentēt, jā, par to slaidu, kur tu teici, cik skumji tev palika, vai ne? Bet īstenībā tajā slaidā mēs redzējām, cik abas puses ir pārsteigtas par to neizpratni, vai ka tas ir jāveicina, šī izpratnes veicināšana. Un tas man likās ļoti tā forši, ka gan no vienas puses, gan no otras puses cilvēki vēlas saprast un darīt, un nedarīt pāri. Un vēl arī, kas man šķiet par visu publiku šodienas eksperimentā, jūs esat ļoti apzināti. Jūs tiešām spējat pieslēgties sev un tiešām pateikt tādas īstas un kvalitatīvas lietas. Tāpēc liels paldies, man ļoti patīkami šeit būt. Bet, Inga, tu arī strādā ar cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, vadot vairākus grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas, kur šie cilvēki tātad, kā jau es pirms tam minēju, dzīvo vai apmeklē ar mērķi integrēt viņus sabiedrībā, kas iekļauj arī integrēšanu darba tirgū. Kādi ir tavi secinājumi, kādi tad ir tie lielākie izaicinājumi šajā integrēšanā tieši darba vidē? Jā, iespējams arī šie iepriekšējais eksperiments parādīja to, kādi tad ir tie lielākie šķēršļi, un tie ir tie, kad mēs, kā jau Māris teica, esam būtībā laba tauta un sirsnīga un mīļa tauta, bet mēs to varbūt turam sevī. Mēs neprotam to tā kā parādīt arī uz āru, kad mēs esam iejūtīgi, mēs spējam pieņemt, mēs vairāk vai mazāk to tā kā akceptējam, bet iespējams, ka mums pietrūks to arī mazliet pakāpt soli pretī un parādīt tā kā uz āru to, ka mēs to daram un esam gatavi darīt. Un līdz ar to arī ikdienā strādājot, es bieži redzu to, kad mūsu jaunieši, kā mēs sakam, ir ļoti ieinteresēti, viņi ir ļoti motivēti, gatavi darboties, bet arī viņiem ir bail. Arī viņiem ir šīs cilvēcīgās bailes, kas nāk līdzi iespējams kādam jau ir šī traumatiskā pieredze, kaut kāda neveikla, neforša situācija, kur laikā viņi ir saņēmuši kaut kādus apsmieklu un vēl kaut kādas necienīgas izturēšanās. Un savukārt arī no darba devēja viedokļa raugoties ir tā, ka viņi jau arī ir gatavi, bet tā pasaule ir tik strauja, ka trūks šī te resursa, kas tieši darba devējiem palīdzētu, šie te mentori, un manā skatījumā ir tas, kad ir jābūt tādai vienotai valstiskā līmenī, nevis tādā akciju veidā vai projektu veidā, bet ka tam ir jābūt kaut kam vienotam, iestrādātam, skaidram, definētam, kur laikā cilvēks saprot, tātad, ja es esmu gatavs iekļaut šos cilvēkus un es gribu šo te darīt, ja, tad man ir skaidra sistēma, ko tad es varu saņemt, kādu atbalstu es varu saņemt, jo būsim godīgi, uzņēmēji ir uzņēmēji un viņiem pienākums ir ražot, domāt par ražošanu un pakalpojumu sniegšanu vispārējo, nevis ikdienā varbūt tās no rīta līdz vakaram skatīties, ko nozīmē, kura diagnoze un kā man ar viņu runāt un tā tālāk. Tieši tāpēc ir šie te mentori, atbalsta personas, kam būtu jābūt automātā. Nākt līdzi cilvēkam ar šiem te garīgi rakstura traucējumiem. Vai tu vari nedaudz precīzāk pastāstīt, ja šeit ir kāds uzņēmējs, kas tiešām gribētu tā kā ņemt darbā kādu ar garīgi rakstura traucējumiem, piemēram, kas ir tie instrumenti, kas jau ir pieejami un ar kuriem tu īstenībā varbūt arī strādā ikdienā un viņi tiešām strādā? Viņi tiešām strādā. Jā, arī šajā gadā beidzām Samariešu apvienību, beidza starptautisku projektu Bīvaiz, kur laikā mēs pilotējām apmācību programmu. Mēs pilotējām tieši darbiniekiem ar atbalstu vajadzībām, tieši tātad šiem te klientiem veicām apmācības par to, kā tad iekļauties darba tirgu, kas ir nepieciešams, kas ir šīs prasmes, kas ir vajadzīgs. Arī šajā projektā ir izstrādātas programmas, kā redzam, darbiniekiem, pašiem mentoriem un arī uzņēmuma vadītājiem. Tā kā ir 3 tās sadaļas. Tā kā tas ir viens no tā, kas ir vajadzīgs, ir šīs te apmācības, mērķētas apmācības konkrētām grupām, vai tie ir uzņēmēji, vai tie ir darba ņēmēji potenciālie.
Un, protams, arī mentori. Tā kā tas ir viens no veidiem, kas jau eksistē, ir un kas ir tikai jāizmanto. Jautājums bija par to, kas ir tie instrumenti, kas jau ir pieejami un kā viņi reāli strādā? Pieejami ir ļoti daudz instrumenti, pieejami ir ļoti daudz labās prakses piemēri, kas varbūt nav vēl izgājuši plašākā sabiedrībā, jo tie instrumenti jau esam mēs paši. Nebūs jau neviens to buri noiņu neienesīs. Instrumenti esam mēs paši, tikai ir nozarēm jāsadarbojās, savstarpēji jāveicina šo sadarbību un jāmazina šī plaisa starp vienu un otru daļu, bet ja mēs paši to nedarīsim, tad mēs jau varam ienest instrumentus te ar čemodāniem, nekas jau nenotiks. Bet tad par to, kas sasaist, varbūt Līva, tu vari īstenībā atbildēt, tu strādā organizācijā, kas apvieno sociālos uzņēmumus, un vai tavuprāt apmācības prasmju uzlabošanai palīdzēs, kā saka, nesodīt cilvēkus ar invaliditāti, tavuprāt? Jā, man liekas, apmācības ir viens nopietnas solis, kas tiešām varētu palīdzēt visām pusēm, un tas, ko es jau minēju arī par to sapratni. Šīs apmācības iespējams palīdzētu arī izprast. Un tas, ko tu pašā sākumā minēji par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ka viņi ir tik individuāli, ka tās situācijas ir tik dažādas, ka mums ir jāskatās īstenībā uz katru cilvēku atsevišķi, un tas nav tāds kopums, kur mēs varam iedot vienu šo instrumentu, kas derēs visiem. Un īstenībā sociālie uzņēmumi ir tie, kuri var veicināt, kuri var skatīties un pielāgot šo situāciju un palīdzēt integrēt šo katru cilvēku atsevišķi. Un arī mēs piedalījāmies šajā projektā, Bīvais projektā, kur kopā ar 30 partneriem no visām Eiropas valstīm mēs pētījām, kā darbojas darba integrācijas sociālajie uzņēmumi un kādas ir tās, kā viņi spēja pielāgoties un integrēt šos cilvēkus. Un tad mēs izkristalizējam tādas 3 lielās grupas, kur bija sociālie, apmācību un ražošanas darba integrācijā sociālajie uzņēmumi. Un sociālo uzņēmumu, šo sociālā veida uzņēmumu, tas mērķis vairāk ir sniegt šo vidi, kur cilvēki var socializēties, kur var mācīties kādas prasmes, apgūt mazas iemaņas, bet tas galvenais mērķis ir palīdzēt šim cilvēkam un tā kā dzīvot ikdienā un satikt citus cilvēkus. Un man liekas, viens no tādiem labajiem piemēriem arī Latvijā ir biedrība Cerību spārni un sociālais uzņēmums Visi var, kas atrodas tepat Siguldā. Un viņiem ir gan grupu darbnīcas, grupu dzīvokļi, gan arī specializētās darbnīcas, kur cilvēki var gan dzīvot un mācīties neatkarīgu dzīvi, gan arī vēlāk iet uz šīm darbnīcām, mācīties dažādas prasmes, un tie jau prasmīgākie var arī ražot dažādus produktus veikalam Visi var. Un es tiešām ieteiktu aiziet uz šo veikalu, tur ir lieliski produkti, gan dāvanas, un tās ir tādas dāvanas ar pievienoto vērtību. Bet klausoties arī jūs, skaidrs, kad ir projekts, un projekts ir baigi labais, iedarbīgais apmācības, bet Alvi, tādā valstiskā līmenī vai nodarbinātības valsts aģentūrā ir konkrēti atbalsta mehānismi, lai atvieglot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un darba devējiem satikties darba vidē? Vai tu vari lūdzu pastāstīt par tiem? Var izstāstīt par... Liekam no šo lieku. Tā, jā, viens. Es varu izstāstīt par pilotu projektu 23. gads, tas ir pagājušais gads, nodarbinātības atbalsta centrs personām ar invaliditāti Rīgas filiālē, pilotē mentoru pakalpojumu personām ar garīgi rakstura traucējumiem, tā skaitā arī psihiski, jo tas sadalījums nebija, jo tur medicīniski var iet dažādi, bet tur vairāk psihiski un GRT. Mentors tātad nodrošina ko? Tad satiekoties ar klientu, iesaistot viņu pasākumā, izrunājot to plānu, tātad klients uz 3 mēnešiem ir paņemts pie mentora pāraudzībā, lai viņu atbalstītu darba meklējumos. Un, ja ir veiksmīgi 3 mēnešu laikā darbtiesiskās attiecības, vēl 6 mēnešus viņš turpina strādāt gan ar darba devēju, gan ar klientu, lai noturētu šo klientu, lai viņš iestrādātos tādā ziņā. Veiksmīgs stāsts bija to, ka mēs beigās no 29 klientiem 20 uzsāka darbtiesiskās attiecības. Tas cipars ir ļoti labs.
Nākamais, protams, ja mēs skatāmies no 20, kas uzsāka, tad 11 pārtrauca pārbaudas laikā. 3 mēnešu periodā viņi neizturēja šo te darbu. Jāpiemina to, ka tas bija praktiski pilnas slodzes darbs, jo, protams, mēs klientiem runājot, viņi saka, ka jā, viņš vēlās nepilnas slodzes darbu, dažas stundas dienā, turpat neiet nevienmēr par puslodzi runa, bet atrast tādu darba devēju, kurš tagad varētu, piemēram, paņemt uz kādu nepilnu dienu, tur puslodzīti, un tad viņam jāmeklē, varbūt ir tādi vairāki, lai viņš sastiķētu kopā veselu slodzi, piemēram, ja. Tur mēs saskarāmies problēmu, ka nav tādu darbu vietu. Mums viņš ir jāiesaista uz pilnu slodzi, un tad jāskatās, kas notiks. Tajā brīdī, tā kā tā. Bet kopējās tas stāsts, ja mēs atskatoties atpakaļ, es teikšu, ka tas viss ir iespējams. To arī mentorēšana pierādīja, ka var. Cits stāsts ir par to, kādā darba vietā, vai tā darba vieta tiešām viņam ir piemērota tā, lai viņš varētu ilglaicīgi tur palikt. Tas ir cits, vai viņš tur neizdegs, vai viņš vienkārši mentāli nebūs gatavs. Tā. Es ļoti daudz dzirdu visos jūsu teikumos vārdu mentors, un varbūt Māri. Tev ir bijusi pieredze strādājot ar mentoriem, tā kā savā gan kafejnīcā, gan arī ravinā? Kuram cilvēkam ir kāds mentors, ne? Paldies. Tas neizbēgami, tad arī un teica, ja sākot darbus bija kāds ievadītājs. Uzsākot jebkuru darbu ir kāds, kurš tev palīdz ievadīties un iesaistīties. Šeit runa par atbalstītā darba, tāda praksa strādā lielākajā daļā Eiropas, un tas ir, teiksim tā, pareizais ceļš, kā palīdzēt cilvēkiem iesaistīties, un tas būtu pareizi ne tikai cilvēkiem, varbūt ar garīgi rakstura traucējumiem, bet arī jauniešiem, senioriem un citām mērķu grupām, kad ir kāds, kurš atbild, kurš pieskata, kurš rūpējas un kurš risina. Un mēs ļoti iestājāmies par to, lai tāds atbalstītā darba mentoru projekts būtu pieejams, lai viņš būtu pieejams visā Latvijā un viņš attīstītos. Vienlaicīgi Nodarbinātības valsts aģentūrai ir arī citas programmas, kur var iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti. Tur šobrīd, piemēram, mēs kā biedrība nākamnedēļ plānojam noslēgt ar Nodarbinātības valsts aģentūru līgumu par 19 subsidēto darba vietu ar stipendiju izveidi cilvēkiem ar intelektuālas attīstības traucējumiem. Un tas nav tā 1, 2, tas ir 19, jā. Tātad, un ir daudz citas aktivitātes. Un tu prasīji par tiem rīkiem vai mehānismiem. Braucot uz šejien, es braucu kopā ar savu dēlu. Mēs baigi forši pavadījām laiku. Šurpceļā kopā nobildējāmies benzīntankā ar Donu. Un kaut kā jokojoties, mēs nonācām pie 2 atziņām. Ka viens, ka viņš ir gudrāks par mani, un otrā atziņa ir par to, kad viņš teica, jābeidz čingstēt, vienkārši dari. Un tā ir, manuprāt, tā galvenā atziņa uz jebkuru to jautājumu par to, kad mēs tik ļoti čingstam visi, tā pilnīgi visi, ka to nevar, to negribās, tas nesanāk, vienkārši jābeidz čingstēt. Un tā ir tāda, es apsolīju viņam, kad uz jebkuru jautājumu, ko jūs man jautāsiet, ko vajadzētu darīt, es teikšu, jābeidz čingstēt un jādara. Tad nebūs laba intervija. Paga, mums vajag, lai arī citas atbildes ir. Bet labi, es gribu sākt darīt. Varbūt kāds klātesošais vai tas, kas mūs skatīsies pēc tam ierakstā, kurš var no jums atbildēt, kā es varu kļūt par mentoru? Vai parasts cilvēks vienkārši bez zināšanām, bez nekā var kļūt par mentoru gan darba devējiem, gan darba ņēvējiem, vai jūs kāds varētu sīkāk to pastrādāt? Jo man pilnīgi tā kā, es gribu darīt, es gribu iesaistīties. Es neesmu uzņēmuma īpašnieks, no tās puses diez vai pagaidām. Varbūt, jā. Jā, es domāju, Inga jau stāstīja par apmācībām, kuras ir iespējams iziet, un vēl iespējams arī kļūt par brīvprātīgo dažādos, piemēram, sociālajos uzņēmumos droši var nākt par brīvprātīgo, un ir noteikti ļoti daudz dažādu apmācību vai vismaz neformālās apmācības, kur var iemācīties šīs prasmes. Un arī ļoti daudzas organizācijas meklē brīvprātīgos, kas varētu palīdzēt dažādos pasākumos vai aktivitātēs. Bet, Inga, vai tu vari pastāstīt reāli, kāds noteikti tas process, jo redz, kā minēja Alvis, kad 20 tika pie darba, bet 11 tomēr tā kā atkrita. Kā tu redzi tajā ikdienā? Kas ir vai tas darba laiks, kas tieši traucē pilnībā iekļauties darba vidē cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem? Jā, iespējams, tas ir tā slodze.
jāņem vērā, ka viena liela daļa no šiem cilvēkiem vispār nekad nav strādājuši. Kāda daļa ir jau kaut ko darījuši, kaut kādus vai nu pagaidu darbus vai sezonāla rakstura darbus veikuši. Tiem iespējams ir mazliet vieglāk, kas jau ir, bet stādieties priekšā paši, jūs nekad dzīvē neesat neko darījis. Un tas režīms ir bijis salīdzinoši tāds relaksējošs, ja tā varētu to nosaukt, tad tie pienākumi, kas tiek uzlikti, un tās informācijas daudzums un viss tas režīms, kādā ir jāsāk strādāt, tas var salauzt šo cilvēku. Jā, tā kā tas ir viens no tiem faktoriem. Savukārt es arī redzu, ka šobrīd mēs arī ne tikai šajā Be-Wise projektā startējam, bet esam uzsākuši arī sadarbībā ar Zviedriju projektu Stronger Together, kur laikā arī kas ir mērķēts tieši uz šo, tieši šīs plaisas likvidēšanu starp uzņēmējiem un darba ņēmējiem, personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un arī šajā es redzu to, ka no uzņēmēja puses lēnām arī mums pašiem ir jāmēģina sekot līdz šim darba tirgus izmaiņām, jo nav jau gluži arī tā, ka tas darba tirgus ir tāds stīvs un stāv visu laiku vienveidīgi, jo šobrīd pieņemsim pie situācijas, kad ļoti akūti trūks darbinieku dažādās sfērās un ražošanās un vēl kaut kur, uzņēmēji jau sāk arī raudzīties mazliet savādāk, un viņi ne tikai tā kā iepriekš bija ļoti izteikti tendence tajā, kad uzņēmējs mēģināja dabūt tādu universālu darbinieku, kas spēj būt viss vienā, un viņš maksimāli spēj izpildīt visas ekspektācijas, ko šis uzņēmējs ir uzlicis, tad šajā brīdī, ja uzņēmējs redz, ka viņš to īsti kā vairs nevar dabūt, un tas ir nereāli, tad viņi tā kā kāpās soli apakaļ, un ir sarunās ar uzņēmējiem, jau ir šis kad viņi ir gatavi jau dalīt, skaldīt šos darbus, tur pa tām slodzēm minējāt iepriekš, tas arī ir tas, ka pieņemsim, ja ir vajadzīgs nokrāsot kanniņu, tad uzņēmējs jau ir gatavs, tu krāsos tikai kanniņu, un viņam neko citu nevajag, jo ražošanās un visur viņiem ir vajadzīgs. Bet valstiskā līmenī, Alvi, tas vispār ir iespējams, likumus mums atļauj. Tā kā, ja es esmu uzņēmējs un es gribu skaldīt un valdīt, es varu to darīt, bet tur nodokļi tad ir sarežģītāk, vai tas varbūt var paskaidrot nedaudz? Nē, nav nekas, viss ir. Māri, lūdzu, tu ar savu pieredzi vari padalīties, vai tā ir? Un, starp citu, jūs varēsiet uzdot arī jautājumus. Drīz jau mēs slēgsim arī jūs klāt, tāpēc, ja jums ir jautājumi, paturiet, drīz varēsiet viņus uzdot arī. Kāds precīzi jautājums? Vai tā tiešām ir, kad, kā saka Inga, ka var saskaldīt, ka viens darbinieks dara tikai to, otrs dara to, vai tas fiziski ir iespējams gan darba ziņā, gan algas grāmatiņā un visur pārējās vietās? Ne, tā ir darba organizācija un darba kā uzņēmējs organizē pats savu darba procesu. Ir iespējams, ka viens dara visu un ir saskaldīt dažos posmos. Protams, ka ir kaut kādi darbi, kur ir ļoti grūti sadalīt pienākumus, bet lielākoties jebkurā uzņēmumā, kas ir nācis pie mums arī konsultēties un runāt, ir iespējams sadalīt. Ja? Tātad sākot no noliktavas, beidzot ar ražošanu, pakošanu un visu pārējo. Un mūsdienās, kad ir ļoti daudz teiksim, mākslīgā intelekta un vispār dažādu ierīču palīdzības, kad vairs cilvēkam domāt vajag mazāk darīt vairāk, tad iespējas aizvien vairāk un vairāk palielinās. Un jā, tur ir vairāk citi ierobežojumi, ja, tur par darba laika apmaksu, par minimālo algu, par nodokļiem. Kas ir tie sarežģītākie tieši šajā jautājumā? Es nedomāju. Es domāju, ka arī šajā gada jautājumā cilvēkiem ar pirmās, otrās grupas invaliditāti nav uzlikts, kad jāmaksā no minimālās algas nodoklis. Tā rezultātā tur ir sakārtot likumdošana, stundu apmēru nekur nenosaka, ka var strādāt 1, 2, 3 stundas dienā, cik cilvēks grib atbilstoši darba līgumam un savstarpēji noslēgtajām vienošanās. Bet Inga un Līva, vai jūs redzat tiešām, ka uzņēmēji izmanto šīs iespējas, jo kā Alvis teica, ka bija pilnās darba stundas, bet vai jūs pieredzē gan sociālai uzņēmumi, gan arī citi tiešām izmanto skaldīt un valdīt, mazāk laika dot cilvēkiem varbūt ar garīgi rakstura traucējumiem? Jā, sociālai uzņēmumi to izmanto. Viņi tiešām skatās uz to, ko šis cilvēks var izdarīt, un mēs esam arī runājuši ar uzņēmējiem, kuri dod fleksiblu laika grafiku, tātad pielāgo arī tad, kad cilvēkam vajag iet uz kaut kādām terapijām vai pie ārstiem, tā kā tiešām nāk pretī un saliek to grafiku tā kā ir nepieciešams.
Jā, komentārs, Alvi. Jā, es gribēju komentāru. Par to darba vidi un vietu, jā, protams, svarīgi bija taru, kur, kādā šis, teiksim, kurš bija bezdarbnieks un kuram ir GRT, piemēram, viņš nonāca darba vidē, tur ir ļoti svarīgi, kā viņš tur iejūtās, kā viņu tur sagaida, viņam palīdz, jo bieži vien mentors saņēma ziņas, protams, arī no klienta īziņas formā, man liekas, ka uz mani ne tā skatās, piemēram, kolēģi kaut kā tur, vai, protams, te ir jautājums, vai darba devējs, piemēram, arī iepazīstina, teiksim, savu personālu kolektīvu ar to, ka, jā, mums, piemēram, mums kolēģis ir tāds, mums vajadzētu viņu atbalstīt, palīdzēt, bet zinot dinamiskās vides, kur ir biznes un tad ir, piemēram, vispārējais, jā, tas ir izaicinājums, tas ir kā sabiedrība, darba devējs arī ir sabiedrība tā kā mēs, teiksim, uzvedamies un kā mēs domājam. Mums vienkārši, mēs tev augam visi, jā, un tad es domāju, tās darba vides, viņas ir iekļaujošāks ar vienu, jā, ja mēs tā skatāmies, bet tur ir vēl ceļš ejams, bet mentors un arī atbalsta persona, piemēram, mentors ir viens stāsts, tas ir ceļš viens līdz darba devējiem, atbalsta persona darba vietās, tas ir vēl viens stāsts, un es piemēram, redzu šos divus mehānismus kā labu ceļu, teiksim tā. Inga, tu arī redzi, šie ir labi divi mehānismi? Tas bija jautājums? Jā, tas ir papildinājums. Tā kā, vai tu redzi, ka tas strādā gan tas mentors, gan atbalsts? Jā, tieši tā. Kad arī, es saku, ja ir mentors un atbalsts, tad arī uzņēmējiem ir vieglāk, un viņš, teiksim tā, viņam mazliet tiek atvieglot tā ikdiena, tik dziļi varbūt, es teikšu tā, neieiet tai tēmā pašam, bet tas mentors ir tas atbalsts, kas viņam sniedz pamatu informāciju un arī strādā ar kolektīvu, tai skaitā. Tas bija ļoti svarīgi arī, ko minēja iepriekš kolēģi, kad nepietiek jau, kad uzņēmēja vadītājs ir atnācis uz apmācībām un iegūs informāciju par to, kas ir cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem, kā mums viņus jāiekļauj, bet svarīgi ir tas, ka šis uzņēmējs arī tālāk šo savu kolektīvu veido iekļaujošu, atbalstošu, jo ja vadītājs būs iekļaujošs un pārējie darbinieki neko par to nezinās, nebūs dzirdējuši un nebūs vēlme, tad tieši kā minēja, tas darbinieks tā kā tā jutīsies neveikli, neforši un beigsies. Tad man ir jautājums pilnīgi visiem. Es gribētu, lai jūs visi mēģināt no sava aspekta uz to paskatīties. Minēja arī eksperimenta laikā kādi cilvēki, ka negribēs, lai zina diagnozi. Ka cilvēks ir cilvēks, nav tā diagnoze, bet šeit mēs tomēr runājam, ka vajag sagatavoties. Tad kur ir tā puse, kas ir ētiski, kas ir neētiski? Jo man arī manu bērnu skolā ir bērni gan ar Down sindromu, gan arī citādāk izskatu, gan ar invaliditāti, gan ar ādas citādāk. Viņi man vienmēr prasa, hei, kas tas ir? Es viņiem paskaidroju, viņi uzreiz, ieslēdz empātiju, saprot un viss notiek. Bet ja cilvēks nezina, vai viņš var vispār būt atbalsta persona un vai šajos jautājumos vienmēr ir jāzina, tad tas jautājums lielais ir, cik ētiski un vai vispār drīkst darba devējs prasīt, vai ir diagnoze, cik cilvēks, kuram ir šī diagnoze, var viņu neteikt, un tad cik tas ir sarežģījā. Inga ir viedoklis. Man ir viedoklis. Īstenībā ir tā, ka tas ir tāds koks ar ļoti daudziem galiem, jo, protams, data aizsardzība un personas data aizsardzība un sensitīva informācija darba devējiem pa lielam liedz jautāt šādu informāciju par diagnozēm, iegūt. Cilvēkam ir brīvas tiesības vai nu teikt vai neteikt, tas ir skaidrs, bet praktiski, ja es gribētu teikt tā, ka šim procesam būtu jānotiek ļoti veselīgi, kad šiem klientiem ir jāpanāk šis stāvoklis tāds, ka viņiem nav kauns pateikt savu diagnozu un ko tas sev nes līdzi, un savukārt darba devējs spēj to pieņemt adekvāti šo informāciju un arī adekvāti ar to rīkoties tālāk, jo tas ir gaužām svarīgi arī darba devējiem zināt šo informāciju, bet, kā jūs teicu, veselīgi zināt un spēt adekvāti viņu pielietot, jo tad arī būs tas atbalsts, jo nevar prasīt no cilvēka atbalstu un iejūtību un izpratni, ja viņš vispār nezina, pieņemsim, ko nes sev līdzi autiskais spektrs vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Viņš uzskatīs, ka tas cilvēks pilnīgi izlaists bez robežām un pilnīgi neaudzināts indivīds, ja, bet ja viņš nezinās, ka viņam ir autisms, ja, līdz ar to tas ir ļoti tāds diskutējums jautājums un, manuprāt, ir jāvirzās uz šo te
veselīgo izpratni, sapratni un veselīgu pielietošanu, šī informācijas pielietošanu. Es varētu papildināt par to, jā, jo no vienas puses, protams, ir datu apstrādes un par to izpaušanu, neizpaušanu, vai tā ir personīga lieta, vai, piemēram, pats nodarbinātais vēlas par to teikt, nevēlas viņš to teikt. To, ko uzzinās vai ko domās, piemēram, darba devējs un kolēģi, un kas ir iesaistīti, te ir tas moments, jā, vai sabiedrība ir gatava, vai teiksim, visi var būt tik vienkārši atklāti un saprotoši būt. Tas, ka varēs varbūt kaut ko novērot, jā, ja, piemēram, kādam kolēģim radīsies jautājumi, kā mums bija mentorēšanā, bija apmēram, ko mums pastāstīja pats klients, kurš tika iesaistīts, ka viņš var izdarīt mazāk, jā, viņš var izdarīt, piemēram, lēnāk, viņš var izdarīt to, bet tas ir laiks. Un tad ir kolēģi, kas varbūt skatās, bet mēs saņemam vienādi, jā. Bet kāpēc man ir, piemēram, jādara daudz vairāk, jā, bet mēs saņemam vienādi, un tā, un te ir tas izpratne, jā, ka tad jautājums, vai tad mēs izstāstītu tagad un visiem kolēģiem izstāstītu un pastāstītu, jā, tas ir tāpēc, ka, jums tas ir jāpieņem, gribi to vai nē, jā, tā kā tā, bet, tā ir diskusija, tas ir tad, jā, sabiedrības gatavība praktiski, var tā teikt. Ļoti liela nozīme izklausās arī, ka ar vadībai un vispār kā uzņēmumā šīs lietas tiek veikts, tāpēc Līva, varbūt tu vari pastāstīt, kā ir ar to izpaušanu vai neizpaušanu savas diagnozes arī sociālajos uzņēmumos. Jā, es pilnībā piekrītu arī, ko Inga teica, ka tur var skatīties no dažādiem aspektiem un kur mēs arī esam skatījušies, jo sociālajiem uzņēmumiem, viens no sociālā uzņēmuma veidiem ir tieši darba integrācijas sociālajā uzņēmumi, kuriem ir noteiktas mērķa grupas, kuras ir arī jāpierāda, lai dabūtu šo statusu. Tas nozīmē, ka sociālajiem uzņēmumiem ir jāzina šīs dažādās diagnozes vai dažādās grupas. Bet cik ētiski, jā, es pilnībā piekrītu Ingai, un te man liekas arī ir jārunā par to vispār sabiedrības izpratnes veicināšanu, un kādā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot, vai mēs vēlamies iekļaut visus, vai mēs gribam izolēt kaut kādas noteiktas grupas. Māri. Manuprāt, diagnoze pats par sevi ir absolūti bezjēdzīga informācija, ko zināt darba attiecībās. Tieši tāpat kā, piemēram, tur vidēja atzīme 7. klasē. Ja? Ko viņi izsaka šajā konkrētajā brīdī un konkrētajā situācijā, daudz svarīgāk ir godīgi izrunāt veicamos pienākumus, spēju to veikt, spēju to veikt konkrētā ātrumā, konkrētā kvalitātē. Tātad vai cilvēkam, ja viņš meklē, piemēram, trauku mazgātāju, interesē, vai tur cilvēkam ir kaut kāda traucējuma, vai es nezinu, vai tur kaut kādas tur skolā bijušas problēmas, vai viņš, nezinu, tur ir iespējams sakāvies kādā 5. klasē, jā, tas nemaina to, ko viņš šobrīd var izdarīt, un tas darba attiecībās visbūtiskākais, ja viņi jau tur, nezinu, veidot partneru attiecības, tad mēs varam tur dziļāk runāt, bet darba attiecībās tur ir ļoti, tā no darba devēja puses ļoti, vienkārši uzdevums. Mēs arī redzējām to tās sausās atbildes, kad es kā darba devējs gribu, lai cilvēks izpilda darba pienākumus. Līdz ar to man ir jāuzdod jautājumi tieši konkrēti par to darbu. Vai tev ir bijusi pieredze, vai tu vari, vai tu māki, vai tu varētu iemācīties, vai tu gribētu iemācīties, kādu atbalstu tev vajadzētu. Un tas tie paši jautājumi. Un tur diagnozei absolūti nav nekādas nozīmes tādā ziņā. Un otrkārt, mēs katrs esam dīvaini. Man ir 150 sociālie darbinieki. Katrs ar savu odziņu un katrs ar savu specifiku. Tātad mums ir tur es strādājis ar jauniešiem, es trenēju bērnus un treneru kolektīvā. Un katrs kolēģis, katrs cilvēks, ar ko es satiekos, viņš ir kaut kādā veidā savādāks un īpatnējs. Līdz ar to kāds ir tādā ziņā īpatnējs, kāds tādā ziņā, un cilvēkiem ar intelektuālas attīstības traucējumiem ir klasiski, ka varbūt tās viņiem ir lēnāks izpratnes vai iemācīšanās ceļš, bet lielāka lojalitāte, lielāka atbildības sajūta pret veicamo pienākumu, un grūtāk iejusties iespējams kaut kādās kolektīva aktivitātēs un spējā nolasīt. Es vienmēr dalos visās apmācībās ar tādiem 2 stāstiem par arī, kad mēs veicām un palīdzējām cilvēkiem iekļauties darbā, un kad zvana viens darba devējs un sūdzas, kad viens no cilvēkiem ar intelektuālas attīstības traucējumiem negrib veikt pienākums, ir tur atdalījies no kolektīva, tas mentors dodas uz darba vietu un prasa, kas ir noticis, un viņš saka, man šodien ir dzimšanas diena, un tā vietā, lai mani visi apsveikt, visi man prasa, kur ir kūka
un kur ir kaut kādi saldumi. Un tas, atzīsim, ir idiotiski, ka mums savā dzimšanas dienā kolēģi ir jāapsveic nesot kūku, un neviens neapsveic tevi. Manai māsai būtu ko teikt, jo viņa kā skolotāja cīnījās par šo, lai viņai tas nav jādara skolas kolektīvā. Un mēs ieejot jaunā kolektīvā, mums ir tā deduktīvā domāšana, mēs redzam, Andris atnāca ar kūku savā dzimšanas dienā, значит, man arī jānes. Ja? Tā cilvēkam, kuram ir intelektuālās traucējumi, viņš domā, Andris ir dīvains, viņš atnes kūku. Bet es tā nedarīšu, ja, un viņš nenes, un pēc tam sākās, kaut kāds elementārs problēmas, ko izrunājot var atrisināt, bet tā ir, tāda, kā lai saka, iecietība un spēja pieņemt to, ka katrs no mums redz šo pasauli drusciņ savādāk un reaģē uz situācijām savādāk. Starp citu, es pēc eksperimenta aizmirsu jums visiem pajautāt, vai jūs īstenībā arī esat tik superīgi darbinieki, kādus jūs gribējāt, lai jums ir? Un vai jums tiešām kā darbiniekiem, ja jūs esat darbinieks, tiešām nav šīs pašas vajadzības, kas arī it kā cilvēkiem, kas iztēlojas, ka viņiem garīgi rakstura traucējumi, vai arī ir īstenībā jau, cik tad mēs esam superīgi tie darbinieki? Cik man nav to melno dienu, ka man ir nenesīšu to kūku uz to darbu savā dzimšanas dienā. Ar to man šķiet, ka tu, Māri, precīzi noraksturo to, ka jā, protams, tie ir atšķirīgi, jā, protams, ir vajadzības un mentori, viss kaut kas, bet īstenībā, jo mēs visi esam atšķirīgi, īstenībā mums katram ir vajadzības un stratēģijas, kā mēs viņas piepildām, ir pilnīgi atšķirīgs. Bet tad, ja mēs ķeramies pie darīšanas, jūs jau sāciet domāt savus jautājumus, jo es pavisam drīz vērsīšos pie jums, runājot par to, kur tad es varu iegūt informāciju par darba integrācijas iespējām Latvijā, vai ir kāda tāda viena vieta, kur es atveru, visu izlasu, kļūstu zinoša, vai vismaz vairākas vietas. Es nezinu, varbūt Alvi, tu vari sākt ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Viena vieta gan jau tā nevar pateikt, bet Nodarbinātības aģentūra veicina arī, teiksim, tādus seminārus, webinārus, kas ir saistībā ar personu ar invaliditāti nodarbināšanā darba devējiem. Ja? Tur attiecīgi darba devēji piesakās, tur tiek izveidots šis te grupas, tātad darba devējiem tiek šis webinārs nolasīts, teiksim, sniegt tās atbildes uz jautājumiem, pēc tam un tam līdzīgi. Otrs, protams, individuālais ir jau strādājot ar klientiem, ka viņi tiek, teiksim tā, integrēti gan caur karjeras konsultācijām un psihologiem konsultācijām sagatavoti, teiksim, vairāk ar viņiem strādājot, lai viņi būtu gatavi ielekt iekšā, teiksim tā, pasākumā kādā vai vienkārši kandidēt un tad ar mentoru, respektīvi viņu sagatavot. Jo tas mentoru pasākums arī parādīja, ka tā ielekšana, kā jau kolēģi te minēja, ka ja esi ilgstoši bez darba, ja, un, teiksim, un tev ir vajadzīgs laiks, un tagad ielec tajā vilcienā, un tagad dosies pretī visam un lauzīsies cauri, nav viegli, un tāpēc arī bija klienti, kas nolūst, piemēram, ceļā, ja. Bet tādas vienas vietas, lai apgalvot, ka ir kaut kāda vietne, ko apstīties, jā, to es nevaru pateikt, bet no NVA teiksim, tas atbalsts ir gan darba devējiem, gan klientiem. To var iepazīties NVA mājaslapā, arī uzvanot uz informatīvo tālruni, respektīvi tā informācija ir pieejama, ja? To var atrast un saņemt. Ja. NVA nozīmē Nodarbinātības valsts aģentūra, nejaucam ar citiem NVA, bet lūdzu, Līva. Jā, un noteikti var uzzināt vairāk par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā izveidot savu sociālo uzņēmumu, un to starp integrējot cilvēkus no dažādām mērķu grupām. Darbībā var izlasīt mūsu mājaslapā sua.lv, un arī Labklājības ministrijas mājaslapā ir vairāk informācijas tieši par šī statusa iegūšanu. Kas ir tas, kas man jāgooglē? Sociālā uzņēmējdarbība. Ideāli. Vienkārši jāpasaka konkrēti, lai zinu, ko googlē. Inga? Kaut kas jāsaka visiem? Ja tu vari pateikt. Es varu pateikt tā, ka tā informācija, es domāju, ka ir ļoti, ļoti daudz. Un īstenībā viņā var aprakties, norakties un vēlreiz. Pašam ir jāgrib, kā jau mēs nonācām pie secinājuma, pašiem ir jāgrib iekļaut un tikt iekļautam. Šie divi faktori, un parasti par šo es parasti saku par to sekošanu. Tagad moderni ir visi tie tīkli, tad ir jāseko visām šo organizāciju sociālajiem tīkliem un tāds humoram nobeigumam, kad es arī dalieties un sekojiet un tā tālāk, tad sekojiet, pieņemsim man, tad es parasti saku arī es eju un dalos ar savu informāciju pa ielu, ko es ēdu brokastīs, tā kā mēs sociālos tīklos to darām, ja? Un man ir 2 sekotāji, psihiatrs un policists, veiksmi. Bet vēl
es gribētu vēl pirms jūs varēsiet uzdot jautājumus par tiem pozitīviem piemēriem. Nu, Māri, tu esi viens ļoti labs piemērs, vai ir vēl kaut kāda, varbūt, Eiropas līmenī, jo arī tomēr par tādām vienotām stratēģijām. Vai Eiropā ir kaut kāda stratēģija par šo integrāciju kopējo darba tirgu? Jā, Eiropā ir ļoti daudz piemēru, arī ļoti daudz labu piemēru, un arī mūsu organizācijas bieži vien brauc uz Eiropu, smelties iedvesmu un skatīties, kā uzlabot situāciju arī Latvijā. Un šī Eiropas pieeja, jā, mēs arī projektā apkopojam šos virzienus, kur mēs varētu iet, bet, protams, ir ļoti atšķirīgi, kā šīs dalība valstis var gan likumiski, gan arī izdarīt šīs lietas, tā kā tas tiks integrēts. Bet, jā, protams, mēs skatāmies uz tādu lielo vīziju un jā, kā to īstenot. Mums atšķirās stratēģijas, ja jūs slēdzat ārā, es slēdzu iekšā. Es domāju, ka visā Eiropā ir kopēja problēma un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība ir liels izaicinājums. Daudzās valstīs ir valstis, kur ir teiksim, strateģiskāk un konkrētāk noteikts, nezinu, tur kvotu sistēmas vai citi mehānismi. Ir atkal valstis, kas mēģina ar dažādiem projektiem un finansējumu. Mēs esam ceļā, mums ir, tātad atbildot jautājumu, kur meklēt informāciju, es domāju, ja tu esi darba devējs uzņēmējs, kurš grib nodarbināt 1-2 cilvēkus ar invaliditāti, būtu jāiet nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Ja tu esi uzņēmējs, kurš grib nodalīt vai radīt jaunu biznesu ar sociālu mērķi, tad jāiet sociālās uzņēmēja darbības mājaslapā. Ja tu esi darbinieks ar nonācis grūtībās, tad var meklēt gan tur iespējas. Un, ja ir interesi vienkārši uzzināt vairāk par kādu iespēju nodarbināt cilvēks ar invaliditāti, tad būtu jāmeklē konkrētās jomas nevalstiskā organizācija cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Varētu būt Apeirons, neredzīgo biedrība, nedzirdīgo biedrība, Samariešu apvienība, Rūpju bērns, un tur iegūt vairāk informācijas par to, kā tas viss notiek un kādas ir iespējas. Un, Latvijā ir arī ļoti daudz piemēru, par ko mēs vispār nezinām, un ir ļoti daudz uzņēmēju, kas jau nodarbina, īsteno un kuros jau strādā, un aizvien vairāk un vairāk parādās, tāds vienkārši, kur tu redzi, kad strādā cilvēki ar dažādu veidu invaliditāti, un pašam man to ir prieks novērot, bet es vienlaicīgi arī bieži vien novēroju tādu sabiedrības attieksmi. Nesen vienā lielveikala ķēdē, kas ir ar 4 burtiem un sarkanu logotipu, es redzēju, kad ir pieņemti cilvēki ar dzirdes traucējumiem, ja, un tad iet klients, viņš sauc to cilvēku, viņš nereaģē, neatsaucās, viņš viņu nolamā tur un aiziet pēc tam es pieeju, un tur ir skaidri un redzams, ka zīmīti, ja, kad viņš nevar sniegt atbildes, ka viņš krāmē plauktos, bet cilvēks uzreiz izdara savu secinājumu, viņš tur nolamā ķēdi, nolamā darba devējs, nolamā cilvēkus, pats aiziet burkšķēdams, bet tie ir risinājumi, kuri būtu un kuri būtu ļoti svarīgi, lai būtu vairāk. Ai, Māra, šis ļoti labi. Es domāju, mēs visi varam pareflektēt par to. Es pavisam nesen nolamāju sētnieku savējo, un es domāju, vajadzēs man to empātiju slēgt vairāk klāt, es baigi nolamāju. Viņš izmeta manu miskastes kasti, kamēr es runāju ar draugu, un 2 bļodas, kur bija bioloģiski atkritumi, bet es atvainojos ļoti. Varbūt, jebkurā gadījumā visi ir pelnījuši cieņu un sapratni, un es tiešām ceru, ka es savu karmu kaut kā izlabošu un varēšu viņam atvainošos. Viņš gribēja palīdzēt. Es zinu, bet iedomājieties. Bet tagad, dargie klātesošie, lūdzu jautājumus. Mums vēl ir 15 minūtes, mēs droši varam, kur ir roka, vai jūs varētu atnākt pie mums pie mikrofona, tas būtu brīnišķīgi, jā. Jo mums tomēr ir arī ieraksts, lai visi dzird jūsu jautājumu. Vai ir kāda rūpe par psihiatrijas slimniekiem šajā ziņā? Vai ir kāds, kurš var atbildēt? Vai ir kāda rūpa par psihiatrijas slimniekiem arī? Šo grupu atsevišķi neizdala. Viņi iekļaujās pie cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem. Atsevišķi specifisks vai speciāls programmas, tā es neesmu dzirdējis, bet uz viņiem attiecas visi nosacījumi, un viņi var iesaistīties visos pasākumos un projektos, kas ir attiecināmi. Man ir jautājums, vai tev ir jānāk ar diagnozi pie nodarbinātības valsts aģentūras, ja piemēram no psihiatrijas klīnikas, lai
dabūtu mentoru vai atbalstu personu vai kaut ko? Nē, jā, protams, tas īstajā visi atbalsta pasākumi, kur ir, piemēram, atbalsts personām ar invaliditāti, tas ir jebkuram, ar jebkādu traucējumu veidu, kam ir invaliditāte piešķirt. Un, attiecīgi, piemēram, mentorings, kas bija speciāli, kas bija, teiksim, garīgi rakstura traucējumi, jā, tas pilotprojekts bija speciāli uz šo mērķa grupu. Šobrīd nodarbinātības aģentūrā ir mentori, kas sniedz atbalstu izņemot ar garīgi rakstura traucējumiem, kas ir procesā, lai, jo tas ir sarežģītāks temats un attiecīgi tas būs arī ārpakalpojums sniedzējs, jo, teiksim, ir speciālisti, kas ir aģentūrai, ja, kas var no savas puses nodrošināt kvalitāti un darbu un to visu to specifiku, bet, teiksim, ja mēs runājam par garīgi rakstura traucējumiem, tur jābūt vairāk arī jau tādām zināšanām, kā strādāt ar šādu grupu, un tad, lai tieši kvalitāti sniegtu pakalpojumu, tad tas ir arī doma, ka tas būs iepirkums tādā ziņā procesā. Ceru, ka kaut nedaudz jūs saņēmāt atbildi. Vēl kāds skatītāji jautājums? Jā, lūdzu, tev būs jāpienāk tuvāk pie mikrofona. Es īstenībā neuzdošu jautājumu, bet man būs cits tāds komentārs par to, ka mēs valsts pārvaldē neesam novērtējuši cilvēkus, kuriem ir intelektuāli traucējumi. Jo mana pieredze personīgā iestādē, man strādā cilvēks ar invaliditāti un tik ideāli sakārtots arhīvus, kā man ir šobrīd, man liekas, nekad dzīvē nav bijis. Tāpēc valsts pārvalde un pašvaldības ņemiet vērā, tie ir pašlabākie darbinieki, kas kārto arhīvus. Bet vēl viens komentārs, ka mēs kā darba devēji īstenībā mums ir pienākums stāstīt šos pozitīvos stāstus, ko cilvēki mums ir izdarījuši labi. Es atceros, Mārim savulaik Facebookā bija vesela akcija par saviem darbiniekiem, tu stāstīji. Un man liekas arī, ka mums ir jādalās ar šo te pieredzi un par savu darbinieku, pareizāk sakot, kolēģi, kas man sakārtoja ideālāko arhīvu pasaulē, es esmu vienkārši laimīga. Tāpēc tiem, kam ir klienta lietas, tad izmantojiet šos cilvēkus. Tas baigi nodara. Paldies! Man šķiet ļoti precīzs arī komentārs, jo arī skatoties ārzemju dokumentālās filmas par šo un arī podkāstus ļoti daudz klausoties, redzu, ka katram īstenībā ir tā niša, kurā viņš ir lielisks darbinieks ar īsto pieeju, ar īstiem mentoriem. Cilvēki var darīt tādas lietas, tāpēc man šķiet brīnišķīgi. Kur vēl vajadzēs pie mikrofona. Tev man būs jāpasaka. Es meklēju darbu. Lūdzu, paņem mikrofonu. Lūdzu. Es domāju, šis būs ļoti vērtīgi. Jā, es meklēju darbu, un tad, kad es dabūju invaliditāti, man, teiksim tā, visi lielākie tīkli, gan Lidls arī Maksim, visi atteica, un tā kā viņi teica, pašvaldība man paņēma darbā, un tagad ir priekšniecība, un man bija pašnovērtējums 3 dienas atpakaļ, un priekšniecība ir vienkārši laimīga, ka es esmu darbā, es esmu sakārtojis savu vietu, kur es strādāju, un viņa tiešām, viņa pateica, paldies par tādu darbinieku. Redz, viens īsts dzīves piemērs, es varu aplausi, šeit notiek darbības sinerģija. Nē, vēl kāds, es domāju, varbūt gribu kaut ko pateikt, vai vēl kāds jautājums, komentārs, pārdomas pēc gan šodienas eksperimenta, gan pēc šīs diskusijas? Man ir pārdomas. Manī cīnās vairākas lomas, un es esmu gan mentors vairākiem, kas man var naktī piezvanīt un paprasīt, ko darīt un kā un ko, gan pietiekuši liela pieredze un visās. Jā, bet no otras puses manī arī darba devējs cīnās un arī sistēmisks domātājs, un tad es vienmēr, ja es redzu, ka kaut kas neiet, un es saprotu, ka kaut kas iet, tad tur ir 2 varianti. Vai viss ir kārtībā, vienkārši vajag kritisko masu, un tas ir jāaudzē. Ja? Un tā kritiskā masa ir jāaudzē arī ar to, ka mēs zinām pozitīvos piemērus un runājam. Un otrs ir jautājums, vai tiešām viss ir kārtībā. Un tas droši vien jautājums ir tenī vides formātā, vai viss ir kārtībā. Es katrā ziņā iegāju uzreiz ar jautājumu, gribu nodarbināt cilvēku ar invaliditāti, un paskatījos vienkārši, ko Googles par to saka. Paskatījos tos populārākos. Labi, ka ir bijis 21. gadā tavu kaut projekts cilvēks nevis diagnozi, kur ir diezgan vienkārši tas viss paskaidrots, ja, kas ir jādara. Bet tā kā es ieeju kādā NVA lapā vai LV portālā, tu man gribās saķert smadzenes, jo reāli saprast tur neko nevar. Bet ir Facebook grupa.
cilvēku ar invaliditāti darba devēja sludinājumu. Tā kā, es neesmu viņā vēl tā baigi detalizēti skatījies, bet, katrā ziņā iespējas ir. Vienmēr sakot, tas uz pirmo to brīdi liekas, kaut kādas lietas varētu sistēmiski vienkāršāk pasniegt, jo, ja man tagad jāpasaka, kāpēc Vācijā tā sistēma strādā, es varu pateikt, kā tā sistēma strādā uzreiz, bet kā Latvijā viņa strādā, godīgi sakot, bišķiņ jāpamežģ galva. Ja? Tā kā tā vienkāršība varētu būt viens no jautājumiem, kā tā skaidrāk, vienkāršāk nokomunicēt un tā precīzāk varbūt iedot to ziņu, un lai tā ziņa būtu tāda, ka sistēmiski pavalk to lietu. Bet kritiskā masa arī ir jāaudzē. Kritiskā masa ir svarīga. Paldies, jo īstenībā vēl arī šeit šis ir brīnišķīgs piemērs, kā mēs esam atšķirīgi, un vienam tā NVA mājaslapa šķiet brīnišķīgi, viņš tur visur, man vajag zaķīšu, kaķīšu un prieku kunkulīšu krāsains, lai es uztvertu informāciju, bet tā tiešām ir, un mums tiešām ir katram tās savas vajadzības ļoti atšķirīgas, bet tā tad Google atrast kaut ko var, nebaidieties, tikai meklējiet. Mums vēl ir 5 minūtes jūsu jautājumiem, tā kā ja vēl ir kāds jautājums vai komentārs, vispār nebaidieties. Mums te bija sociāls eksperiments, kur mēs mēģinājām saprast, kā jūtas iespējams darba devēji, kuri varētu pieņemt darbā cilvēks ar garīgi raksturu traucējumiem. Bet varbūt vēl ir kāds jautājums, komentārs, pārdomas. Kāpēc lielveikali neņem darbā? Kur bija viens, kas bija paņēmis darbā cilvēku ar dzirdes traucējumiem, un tas bija sarežģīti. Bet labs jautājums. Mentorēšanā mums bija veiksmīga sadarbība ar tiem pašiem 4 burtiem. Sarkano logo. Un sarkano logo. Jā, ir, protams, tas tā baigi individuāli. Mentors, teiksim, iekārtoja ķēdēs klientus, gan zālē, piemēram, gan taromāts, ja es tā uzreiz tā varu atcerēties. Tā sadarbība ir, bet tas ir ļoti individuāli, jo mentors, protams, tādā veidā lobē, ja viņš, teiksim, runā ar uzņēmumu, viņš pārstāv arī, teiksim, stāsta par projektu, viņš pārstāv klientu, un viņš mēģina viņu iekārtot darbā, lobē, jo tas tā, jā, tu uzņēmums atvērts un tā, bet tas ļoti individuāli, jā. Tā, pat. Teiksim, bez mentora, kad es pats zvanu un pasaku, es, piemēram, nevaru tās 8 stundas nostrādāt. Viņi momentāli. Tātad komentārs tas, ka bez mentora, ja nevar nostrādāt 8 stundas, tad momentāli tā kā nokato, bet to es gribēju teikt tavā gadījumā. Bet tev ir foršs darbs, vai tev pat tā bija vienkārši zīme. Tā bija zīme, ka tu arī pats zināji, ka tu pats dabūji šo darbu un tevi riktīgi novērtē tajā, bet Izmainot CV. Izmainot, jā, labi, viņam būs tips and tricks pēc tam. Bet, jā, lūdzu, Māri. Es domāju, ka mēs nevaram runāt par tādu ķēžu vienādu pozīciju, jo katram veikalam ir savs vadītājs un katram veikalam ir sava attieksme. Un arī mums ir bijušas ļoti, ļoti veiksmīgas pieredzes un vairāki mūsu biedrības klienti ir atraduši darbu gan sarkanajā, gan zilajā ķēdē un arī krāsainajā. Nesauksim vārdos. Jā, līdz ar to tas ļoti atkarīgs no katra veikala vadītāja, viņa pozīcijas un viņa attieksmes pret šo jautājumu, bet vienlaicīgi veikaliem ļoti trūks darbinieku, viņi ir daudz pretīm nākoši nekā gadus 5 atpakaļ. Vēl, jā, droši pienāciet tuvāk pie mikrofona, lai arī mūsu ierakstu skatītāji var saprast, kas te notiek. Es tiešām nesaprotu, kāpēc darba devējs nevarētu paņemt 2 vai 3 darbiniekus uz vienu slodzi. Kur ir grūtība? Es arī to nevaru saprast. Varbūt kāds no mums jums tomēr var atbildēt, kas ir tas sarežģītākais uzņēmuma vidē, ka viņi nevar paņemt 3 darbiniekus uz vienu slodzi. Sociālās iemaksas min kā piemēru, varbūt Alvi. Kas ir no uzņēmējiem dzirdēts, varbūt arī kaut kur tā runājot pārunās, ir arī tas, ka, piemēram, ņemot arī risku par to, piemēram, ka ir iespējams arī, piemēram, darba nespējas kaut kāda lapuma periods, parādās, ja ir nokomplektēta, piemēram, viena vesela slodze no 3 nodarbinātajiem un viens izkrīt, tad, it kā tas rada problēmas. Protams, vai tas ir arguments, to var skatīt dažādi, bet, kā viens varbūt arī tās bāžas, ja es tā varu, ka tas rada kaut kādu problēmu, varbūt. Bet vai tā ir? Bet labs jautājums, paldies. Varbūt vēl vienam jautājumam mums, komentāram vēl ir laiks, jā, lūdzu, bet būs jānāk pie mikrofona. Nākamā diskusija, kāpēc vispār jāstrādā?
Nākamā diskusija ir, kāpēc vispār jāstrādā. Tas ir ļoti labs, bet pirms mēs ķersimies pie nākamās diskusijas, es gribu, lai jūs atkal izvēlēt savus telefona ierīces, aparātus un atbildat slaido uz jautājumu, vai tu nodarbinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Varat nofotografēt šo te QR kodu, tas jūs aizvedīs uz slaido lapu, un tur godīgi, anonīmi varat atbildēt uz jautājumu, vai tu nodarbinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pēc šīs te garās diskusijas, pēc eksperimenta. Mēs varam paskatīties, kāda ir tā mūsu telts sajūta. Esat tiešām godīgi, šī ir droša vide, kur mēs par to tiešām varam runāt. Pagaidām ir jā, ja viss būs jāizsūt apraudošos, jā ar smaidiņu, jā ar izsaukuma zīmi, jā, yes! Man šķiet, jā. Jau to daru un darīšu. Aplausus šiem cilvēkiem, kas to jau dara un darīšu. Jā. Es jums tiešām visiem klātesošajiem, gan skatītājiem, gan dalībniekiem gribu teikt milzīgi paldies tieši šo te atbilžu dēļ. Es negribu raudāt, šodien es neraudāšu. Liels jums paldies, jo man liekas, ka tā cilvēcīgi un tas, ka mēs tomēr esam empātiski viens par to, tas, ka mēs spējam sadarboties, redzēt vairāk, plašāk, labāk, kā jūs visi arī minējāt. Tā kāds vēl kaut ko raksta? Nē, neraksta. Viss, vairs nevaram rakstīt. Nesabojājiet. Es vēlos tiešām vēlreiz pateikt lielu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem, Biedrības Latvijas Samariešu apvienība, Vidzemes un Latgales sociālā pakalpojuma vadītāja Inga Brenta Mieze, aplausi! Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu vadītāja Līva Švarce, arī paldies liels! Tad darba integrācijas sociāla uzņēmuma RB Café dibinātājs un vadītājs Māris Grāvis. Un Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības atbalsta centra personām ar invaliditāti vadītājs Alvis Lapiņš. Un es, Māris, lai arī jums saku lielu paldies, un tas teikums strādāt nedrīkst sodīt, es nezinu, kur jāliek komats. Ja man bija ļoti slikta latviešu valodā, ļoti slikta sekmes, bet es domāju, ka jūs zinat, kur jūs liktu komatu, un tas aizsodīt komats. Un liels paldies par jūsu iesaisti, par jūsu spīdošajām acīm, kuras mēs te pieminējām, jo tiešām liels paldies uz tikšanos citreiz, un vēlreiz ovācijas visai teltī. Jūs bijat brīnišķīgi, tiešām liels paldies!